Te var aplūkot auga destilācijas procesu, kā es veicu augu destilāciju. Šobrīd notiek lietu ziedu destilācija ar tvaika metodi, un process jau ir sācies, un hidrolāts arī jau šeit lejā pildās burkā, stikla traukā. Un ļoti aromātisks, un tātad būs ar ļoti spēcīgu iedarbību, jo šogad liepu ziedi vienkārši ir izcili un ļoti daudz. Un, protams, svarīgi ir zināt, pirmkārt, kādā dienā ievākt augus, lai mēs saņemtu no auga to visspēcīgāko iedarbību, jo ir dienas, kad visspēcīgākie ir ziedi, ir dienas, kad ir visspēcīgākās lapas un tā tālāk. Tas attiecās uz katru auga daļu. Pie destilācijas ir ļoti svarīgi ievērot gan temperatūru, gan ievietoto augu daudzumu attiecībā pret ūdens daudzumu. Svarīgi ir ūdens kvalitāte un svarīgs ir pats destilēšanas process. Tātad viss ir ļoti svarīgi. Šeit svarīgs katrs sīkums. Un, lai mēs šo hidrolātu varētu izmantot gan uz sejas ādas, gan arī terapeitiskiem nolūkiem, tātad jāievēro ļoti daudz un dažādi priekšnosacījumi, jo tad, zinot šo visu, pārzinot šo destilācijas procesu, mēs varam tad iegūt arī ļoti kvalitatīvu šo te augu hidrolātu. Un jāzina arī tas, kurus augus nepieciešams destilēt ar tvaika metodi un kur ir nepieciešama hidrodestilācija. Tātad vai nu tvaika destilācija vai hidrodestilācija. Tātad šajā aparātā es varu veikt šīs abas metodes, un es katram augam piemēroju attiecīgo metodi. Ja tevi interesē profesionāla pieeja un zināšanas par augu destilāciju, tad man ir pieejams online kurs, kur es detalizēti stāstu gan par destilācijas procesu, gan par augu ūdens proporcijām, gan par to, ar kādu metodi destilēt kādus augus, vai likt ūdenī, vai likt uz tvaika, kāpēc tas ir nepieciešams, kā destilēt saknes, kā destilēt garšvielas, un vai šīs garšvielas būs zaļais augs, vai šī garšviela jau būs, piemēram, krustnagliņa, ja? Tātad kā destilēt katru augu un par visu šo te procesu ļoti detalizēti es stāstu savā online kursā un rādu arī šo metodi un stāstu, kas kāpēc ir svarīgi. Ja interesē, tad noteikti pievienojies kursam un uzzini vairāk.